Labdien, dabas zinātņu kolēģi! Spriežot pēc tā, ka auditorija pārpildīta, mēs varam priecāties, ka dabas zinātņu skolotāji vēl ir. Jā, un viņiem vēl ir interese par to, ko un kā, tad mēs varam mācīt, jeb kas kļūst svarīgāk par citu, mācot dabas zinātnes un tehnoloģijas. Tas ir šis te mūsu fóruma pamat jautājums, kur tad 6 mūsu centra pētnieki un vadošie pētnieki ieskicēs tās būtiskākās un svarīgākās lietas. Pasākums būs, ja tā var teikt, 2 cēlienos pēc labākajiem dramaturģijas formātiem. Pirmajā cēlienā 3 dāmas iezīmēs to, kāpēc ir nepieciešamas vispār izmaiņas mācību procesā un kā tas saistās ar to digitālo pratību un kādas digitālās prasmes sāk dominēt un ir nepieciešamas gan cilvēkam parastajam, gan skolēnam un kā palīdzēt tās apgūt. Tad nākamais jautājums bija par to, kas tad ir domāšana, spriešana un kāpēc tas kļūst svarīgi šajā te konkrētajā situācijā. Un tad ir skaidrs, ka skolēni vairāk dzīvo tajā virtuālajā vidē un tekstpratība atkal iegūs mazliet citu skatu punktu jau kā digitāla tekstpratība. Tas būs pirmais cēliens, jeb mēģināsim rast tās atbildes, kas tad ir svarīgāks par citām lietām tieši šajā te mūsu digitālās transformācijas laikā. Savukārt otrā cēlienā mēs esam sagatavojuši 3 kungu uzstāšanos. Un šie 3 kungi savukārt tad ieskicēs to, kā tad saprast, kur mēs atrodamies visā šajā te procesā, jeb kā monitorēt to pasākumu. Otrs kungs savukārt pieskarsies jautājumiem par to, kā palīdzēt skolotājiem ar šo te profesionālo pilnveidu, un kā es jau pieminēju, kas tad ir tie veiksmīgākie formāti un veidi. Un savukārt noslēgumā, skaidrs, ka tas viss ir saistīts ar pārmaiņām un ieviešanu, un tad jau kā tad skolā veiksmīgāk skolas vadībai palīdzēt skolotājiem ar šo te pārmaiņu ieviešanu. Tādi 2 cēlieni. Iesaistieties arī jūs, skatītāji iesaist pilnīgi obligāta, uzdodot jautājumus. Uzdot jautājumus vajag dažādās formātos. Viens no formātiem ir uzdot tos elektroniski, jau pa digitālo transformāciju. Tur ir gan QR kods, visu laiku būs pieejama šī īssaite, taču 1-1,5 jautājumu drīkstēs uzdot, kurš pirmais norēģēs, klātienē uzreiz cilvēkam, kad viņš būs norunājis. Tad pēc pirmā cēliena būs kopējie jautājumi, ja vēl dāmām ir, un pēc tam jau arī pēc kungu uzstāšanās. Es saprotu, ka mūs sagaida vienkārši lielisks šovs, ko mēs saucam par fórumu. Un tātad, kā jau es sacīju, digitālās tehnoloģijas klasē, iespējas vai izaicinājumu. Ines Dudarē, lūdzu. Labdien visiem! Tātad, kā Uldis jau pieteicis, mēģināšu ieskicēt, kas digitālā laikmetā, domājot par digitālām tehnoloģijām, varbūt ir jāņem vērā. Protams, ja jums tagad jautātu, kas šobrīd saistībā ar digitālām tehnoloģijām ir aktuāli, kā jūs teiktu? Mākslīgais intelekts, vai ne? Un viņš ir radies kaut kad, kā jums šķiet? Jā, ir tāda sajūta, ka nesen, bet ja mēs apskatīsimies par tehnoloģiju progresu, tad 20. gadsimta 50. gadi sākums tā kā mācīšanās ar tehnoloģijām, jo cilvēki izmantoja kaut kādas automatizētas sistēmas, kaut vai vienu piemēru, kad sāk lidot ar lidmašīnām, lidmašīnu biļešu rezervāciju sistēma bija kaut kā jāsaprot, kur kā sēdēt. Tas tika automatizēts. Un godīgi sakot, šis arī ir laiks, ja skatās vēsturē, ka idejas par to, kāds ir mākslīgais intelekts, jau radās tad cilvēku galvās. Vienīgi līdz tam izpildījumam ir pagājušas pietiekami ilgs laiks. Tātad, ja mēs skatāmies mācīšanās no tehnoloģijām, tad jau sāk skolā parādīties visādas lietas. Es negribu ļoti dziļi iegrimt vēsturē, vienkārši
kā saka, atzīmēt to, ka par mākslīgo intelektu sāka domāt jau pietiekami sen. Nu, un mūsu dzīvē mēs ar tehnoloģijām dzīvojam, ar dažādām, kuras mēs ikdienā lietojam, varbūt pat nepadomājam. Tad attīstoties tehnoloģijām, mūsu ikdiena mainās. Nu, ja es tagad parādītu, visi zina, saziņai mēs izmantojam WhatsAppu, Facebookā, liekam komunikāciju tīklos, viedās mājas, ja braucot mājās var uzlikt, cikos tur ieslēdzās apkura un tam līdzīgi. Iepērkamies internetā, maksājam, mācamies, ir šie atvērtie tiešsaistes kursi dažādi, uz rokām daudziem ir vietpulksteņi, ja, cik soļus, kur mēs aizejam. Nu, un, ja dodamies ceļojumā uz svešām valstīm, mēs noteikti izmantojam Veizu, Mapsmī un visādākas citādākas aplikācijas. Ja es jums tagad jautātu, paskatoties uz šiem piemēriem, no cik lietām jūs nebūtu gatavi ikdienā atteikties no šīm 6 minētajām? Tad padomājiet pusminūti. Nu, tātad es jau dzirdu no pirmā sola, tātad komunikācijas lietām WhatsApp, iedomāties, kā dzīvot bez viņa, kā komunicēt ļoti ātri, tā kā nebūtu gatavi. No kā vēl nebūtu gatavi atteikties? No kartēm, ka kaut kur ceļo, ja? Citādi iedomājieties, jāsāk domāt, uz kuru pusi, un ja tumšs vēl ieraudzīt, kur jādodās, tā tev parāda, kur tu esi, ja, un tu uzreiz saproti, kur tev jāiet. Vēl no kaut kā? Es droši vien nebūtu gatava atteikties no pakalpojumiem, kad daudz ko var samaksāt internetā. Nevis jāsēž, jāstāv rindās. Ja? No viedās mājas droši vien es atteiktos vai tam līdzīgi. Tas, uz ko es velku, ja? Kad patiesību sakot, attīstoties tehnoloģijām, viņas mums ir ikdienā iegājuši tik dziļi, kad tas mums maina jau to veidu vai īpašības vai komfortu, kā mēs esam pieraduši darboties. Nu, un, protams, ja mēs domājam par skolu, ja, tad arī tehnoloģija progress ir daudzas lietas mainījis, un skolēni, kas mums nāk klasē, viņi, protams, arī izjūt visu šīs tehnoloģiju iespējas. Ja, un tad, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, kā jūs minējāt, ka tas šobrīd ir tas aktuālais, tad mākslīgais intelekts var izdarīt ļoti daudz lietas. Ja? Jāmāk pareizi uzrakstīt uzvedni, un mēs dabujam darba lapas, mēs varam arī, kā saka, iedot kritērijus un likt, lai vērtē skolēnu darbus un tam līdzīgi. Un nu pat šajā vasarā, jūlija beigās, ChatGPT piedāvā tā saucamo studiju modu, jeb mācīšanās režīmu. Tas nozīmē, ka jūs uzrakstat uzvednē, kad jūs gribat, piemēram, pētīt, iemācīties, no kā atkarīgas zvaigžņu krāsas, ja, es pārstāvu fiziku un astronomiju, tāpēc piedodiet piemēru no turienes. Ja. Ja jūs uzrakstīsiet, ka tā ir studija mode, tad mākslīgais intelekts jums dos uzreiz, nevis viņš dos atbildi, no kā ir atkarīgas zvaigžņu krāsas, bet viņš piedāvās tā kā testu. Viņš tev piedāvās jautājumus, tu varēsi izvēlēties, atbildēt nepareizi, viņš tev sniegs atmierisko saiti, uzdos nākamo uzvedinošo jautājumu un tam līdzīgi. Ja tātad nevis, ka tu paprasīs, no kā ir atkarīgs un dabūs uzreiz atbildi, bet studiju modē tu dabūs jau tādu kā mācīšanās mentoru. Bet, kā mēs saprotam, tās ir iespējas, un iespējām vienmēr ir arī pretī izaicinājumi. Ja mēs skatāmies tātad zinātniskos rakstos, ko pētījuši pētnieki, arī starptautiski, tad kas mūsu mācību vidē nāk mainoties, tad ikdiena mums attīstās, bet arī mācību vide mainās attīstoties tehnoloģijām. Protams, plaša informācijas pieejamība, ja, kur papildus nāk, kā es minēju, dažādi mākslīgā intelekta šie te asistenti. Nu, mēs kā skolotāji arī sava loma mazliet mainās. Ja, mēs nevaram tikai stāstīt. Mēs drīzāk jau organizējam diskusijas, rādām ceļu kādā veidā pie kā tikt un mēģinam saprast, tad kā kuram konkrētam skolēnam mēs varam palīdzēt. Ja, līdz ar to tas process arī mums klasē mainās. Protams, ir ļoti svarīga tehnoloģija pieejamība. Ja. Nu, es varu sazināties WhatsAppā vai mēģināt maksāt, bet ja man nav interneta, tad ko es daru? Ja, meklēju, kur ir, lai tiktu uz priekšu. Līdz ar to ir svarīga arī šī infrastruktūra un pieejamība, lai varētu kādas lietas notikt. Nu, un attīstoties mākslīgam intelektam ir ļoti svarīgi, kad mēs varam radīt priekšnosacījumus personalizācijai, tad palīdzēt katram sniegt atbalstu, kāds ir
nepieciešams. Ja, nu tad vēlreiz personalizācija, kā es jau minēju, jauna pieredze. Ja tad tehnoloģijas mums piedāvā jaunu pieredzi, ja mēs izmantojam, piemēram, virtuālo realitāti vai paplašināto realitāti, uzliekam virtuālās realitātes brilles un varam nokļūt tādā vidē, kur mēs ikdienā nenokļūsim. Nu, piemēram, paceļot Saules sistēmā, pastīties, kā tur izskatās, kad planētas ir augšā lejā, vai biologiem asinsrites sistēma tam līdzīgi. Nu, ka tu vari redzēt to 3D formātā pilnīgi savādāk, ja, tad jaunu pieredzi iegūt. Ļoti daudz datus automātiski šīs tehnoloģijas uzkrāja. Nu, tad ir jautājums, kā mēs varētu balstīties uz tā, ka mēs izmantojot šos datus varam pieņemt lēmumus, kuram vajadzīgs atbalsts kādā veidā. Ja, tātad varbūt no tām skolēnu atbildēm mēs jau redzam, ka šim noteikti vajag vairāk palīdzības, bet šim man jādod kaut kas cits, jo viņš ar šo ir ticis galā, ja, tad man vajag iet tā kā uz priekšu. Nu, un, protams, sadarbība, ko mums piedāvā tehnoloģijas. Bet, kā es minēju, tā tad ir arī otra puse, ir izaicinājumi. Ja? Ar kolēģiem vērojot daudz stundas, mēs esam redzējuši, ka notiek ļoti daudz labas lietas, ko dara ar tehnoloģijām. Bet ir arī tādas stundas, kurā tomēr tehnoloģijas tiek izmantotas fragmentāri. Nu, un tas populārākais variants, ja, prezentācija, meklējuma informācija un tam līdzīgi. Ja. Tas ir tas, ko ļoti bieži izmanto. Bet tehnoloģijām ir plašas iespējas. Ja, tad var programmēt dažādus modelīšus, ja, veidot, kas pietrūkst un tam līdzīgi. Līdz ar to tas ir viens no izaicinājumiem. Otrs no izaicinājumiem, kā es minēju, ko mēs darām, ja nav interneta. Ja? Nu, mums tomēr vajadzētu izglītībā, lai ir tā, ka jebkurā skolā neatkarīgi no atrašanās vietas, ka mums visiem skolēniem ir vienādas iespējas. Ja? Kad mēs varam tikt klāt, vienlaiks pieslēdzoties 30, visi strādā ļoti labi. Ja? Respektīvi vienādā ātrumā un nav nekādas problēmas. Nevis 5 pieslēdzās un pārējie 25 tagad gaida, kamēr kaut kas notiks. Vai ir ierīces, lai varētu darboties. Ja? 1.6 tagad mobīlos telefonus izmantot tā kā nevarēs, ja? Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram izmantot tehnoloģijas, bet ir atkal tas izaicinājums. Mums ir planšetes tiem skolniekiem, ko iedot, lai viņi var tur fotografēt, ja mums vajag iziet ārā dabā, pastīties kādas lapas vai tam līdzīgi. Ja? Tātad tas arī ir izaicinājums. Protams, mākslīgais intelekts ir tāds rīks, kas spēj ģenerēt tekstus, ja? Ļoti ātri var lasīt rakstus, iebaro rakstu un paprast, ko tu no viņa gribi. Ja, tev minūtes laikā ir, kā saka, rezultāts. Bet te ir, protams, jautājums par plaģiātu, kur iestājas tas brīdis, kad mēs varam saprast, ko tas skolnieks pats ir izdarījis. Ja. Nu, un vēl ir svarīgi līdzsvars starp digitālo un reālo vidi. Ja? Jo, ja tas mākslīgais intelekts jau pārvērš par to, ka viņš var būt man mentors, priekš kā man vajag skolotājs, dabūšu atgrieznisko saiti un iešu, kā saka, mācīšos tādā veidā un veikli tikšu uz priekšu. Bet pētījumi rāda to, ka tam skolēnam vienas prasmes attīstās, bet citas prasmes tiek kavētas. Ja? Socializācija. Cilvēku bērns nemāk vairs sarunāties ar sabiedrībā citiem cilvēkiem. Ja? Jo viņam nav tāda prasme, tāpēc, ka viņš ir darbojies visu laiku tajā datorā. Par domāšanu es tā kā neiedziļināšos, jo kolēģi Liena pēc manis arī par šo lietu tā kā attīstīs vairāk. Arī visas motorās, sensorās prasmes. Ja? Mums dzīvē nav jāmāk tikai nospiest pelīti vai slidināt, kā saka slaidi. Ja? Līdz ar to svarīgs ir tas līdzsvars, ka mēs nesēžam iekšā tikai tehnoloģijās. Līdz ar to, lai varētu jēdzīgi izmantot tehnoloģijas un tikt uz priekšu, un lai tas būtu atbalsts. Ja, kā Uldis rādīja atklāšanā ieteikumus, tur ir dziļāk un plašāk ieteikumi, bet tikai daži no tiem, ka mēs visi zinām, kas ir tas, kas mums ar tehnoloģijām ir jāapgūst. Ja, ir svarīgi, lai būtu skaidrs šīs te prasmes, lai visiem būtu vienāda pieeja atbilstoši interneta ātrums, internets kā tāds ierīcis, lai varētu darboties, lai nebūtu jādomā plāns B, ja mums šoreiz ir paredzēts, ka jādara šādi. Nu, tad šīs jaunās lietas, vienotas vadlīnijas mākslīgā intelekta izmantošanā,
lai būtu pieejamas platformas ne tikai citās valodās, bet arī latviski, ja, kad mēs varam darboties ar šīm te personalizētām mācībām. Ļoti svarīgs ir pašvadītā mācīšanās prasme, attīstīšana, domāšana. Un tā kā mums katram ir sava pieredze, ja kā skolotājiem, tad ir ļoti svarīgi skolotāja personalizēt profesionālā pilnveida, par ko vēlāk Kārlis arī sīkāk stāstīs. Paldies! Paldies, Inesei! Ceļam roku, ja ir ātrais jautājums. Nav šī brīdī, es saprotu, kad pagaidīsim kad pirmais cēliens būs noslēdzies. Un Ines jau pieminēja par nākamo lietu, un es ieskicēju to nākamo sarunas tematu. Tas ir, prasim uzdot kaut vai tam mākslīgam intelektam to pareizo jautājumu, un viņš jau atbildi sniegs. Tikai to atbildi vajag izanalizēt un saprast, vai viņa ir pietiekami korekta. Liena Hačatariāna par spriešanu. Jā, labdien visiem. Kāpēc ir svarīgi spriest un mācīt spriest digitālajā laikmetā īpaši? Un tā mana pārliecība ir tāda, un tas tā intuitīvi saskan arī ar to, ko jaunākie pētījumi un arī pasaulē pētnieki saka, ka digitālajā laikmetā labi spriest kļūst arvien svarīgāk. Neskatoties uz to, ka zināšanas mums ir kļūst lētākas, kā jau mēs dzirdējām šodien. Lai par šiem jautājumiem domātu tā jēgpilni produktīvāk, mums svarīgi trīs tādi būtiski jautājumi, kurus ir svarīgi saprast un spēt uz tiem atbildēt, vai vismaz mēģināt atbildēt, iesākt to tādu labu diskusiju. Un tas pirmais ir, ko vispār nozīmē domāt un spriest un labi spriest, kas atšķir tādu, tā kā padomāšanu, bet ne labu spriešanu no tiešām labas spriešanas. Otrais jautājums ir, ko tad nozīmē spriest vai labi spriest, piemēram, matemātikā, spriest ķīmijā, spriest fizikā, un kur ir šī pārklāšanās. Tas ir būtiskais jautājums, jo jūs pārstāvat jomu, jūs esat jomu eksperti, jomu skolotāji, un te ir tā atšķirība, ka jomu speciālisti vienmēr domā izejot no savas jomas, no savu mācību priekšmeta. Kā mēs matemātiķi domājam, un šis ir tas, ko mani kolēģi arī Sīca kolēģi reizēm saka, ka bet mēs matemātiķi domājam tā, un tad mēs no psiholoģijas perspektīvas sakam, ka skolēna atmiņa strādā, tas atmiņas process strādā līdzīgi. Vienalga, vai viņš ir matemātikā, vai viņš ir latviešu valodā, vai viņš ir arī sporta nodarbībā. Un tad tas nākamais jautājums ir, kas spriešanā kļūst svarīgāks tieši digitālajā laikmetā. Šeit neiešu tā kā dziļumā tajā slaidā par visām definīcijām, bet tas, kas vienkārši te ir tāds apkopojums par domāšanu un spriešanu no psiholoģijas perspektīvas, tātad no kognitīvo zinātņu, kas notiek prātā, kā mēs skaidrojam, kas ir domāšana un spriešana, un tajā labajā pusē, ko tad par domāšanu un spriešanu saka un kā to definē dažādu jomu, dažādu zinātņu pārstāvi. Un kā viņi cenšas uzsvert to savu īpašo unikālo, kas tad mums ir tas īpašais, piemēram, fizikā vai, piemēram, bioloģijā domājot un spriežot un citās jomās. Tas būtiskais vienkārši tas, ko gribēju nodot no šī slaida, ka domājot no psiholoģijas perspektīvas, tātad par to, kas notiek prātā, bet neskatoties caur jomas prizmu, tātad, ja mēs tagad aizmirstam matemātiku, fiziku vai ķīmiju, domāšana ir mentāla darbība. Un domāšanu mēs neredzam, kamēr mums skolēns nav sniedzis kādu gala produktu, jeb tādu savu atbildi, rakstisku, mutisku, uzzīmētu, vizualizētu, uzbūvētu vai jeb kādu citādu, mēs tagad digitālu arī. Kamēr mums nav šis te produkts, domāšanas produkts, mēs nevaram novērtēt, kāda tā domāšana ir bijusi. Arī refleksija, teiksim, es domāju tā un tā, mans risināšanas ceļš bija tāds un šitāds, arī refleksija tas arī var būt kā šis produkts. Tad tas ir svarīgi. Viena lieta, ko paturam prātā, domāšanas process nav tas pats, kas domāšanas produkts. Vienu mēs
mēs varam domāt, ka mēs redzam, ko tas skolēns domā un ka viņš tur tajā brīdī domā vai nedomā, bet kas tieši notiek prātā, to mēs īsti neredzam. Nu, lūk. Un šeit vienkārši labajā pusē tam ieskatam tīri, lai jūs redzētu, cik ir daudz, ja mēs ejam jo dziļāk tajā mežā, jo tur ir vairāk koku, kā katra no zinātņu nozarēm, no jomām cenšas to savu unikalitāti izcelt un attiecīgi savu teoriju arī veidot, piemēram, par šo te klīnisko spriešanu, algoritmisko domāšanu, skaitļojošo un tam līdzīgi. Virzoties tad tālāk, kā tad padarīt to skolēna spriešanu tādu redzamāku un kāpēc vispār tas ir jādara? Mums jau, arī man strādājot ar studentiem, man svarīgi saprast, tad, ko tad viņi zina vai ko viņi nezina, ko viņi prot, kā viņi ir izpratuši kaut ko, ko es viņiem stāstu, piemēram, par intelektu vai par intelektu testēšanu, par teorijām un tam līdzīgi. Mums ir svarīgs kaut kāds rezultāts un novērtējums, bez tā mēs nevaram iztikt izglītībā, jo tas ir ne tikai tāds atskaites punkts atskatoties, cik tālu skolēns ticis, bet arī, lai saprastu, kur viņam tālāk iet un kā viņam arī palīdzēt. Nu, lūk, un lai virzītos uz šo te mērķi, ka mēs padaram skolēnu spriešanu tādu redzamāku, līdz ar to novērtējamāku, mums ir nenoliedzami, mums ir tas jāsadala šī spriešana, tas lielais burbulis, abstraktais vārds. Mums ir jāsadala smalkāk un jāsaprot, kas tad zem tā slēpjas. Un šeit, ja mēs tīri teorētiski un praktiski arī ar jomu kolēģiem to visu analizējot un ķidājot, kas tad tur īsti ir katrā jomā un kur ir tā pārklāšanās, kas ir vispārīgi, kas notiek skolēnu prātā, tad mēs saprotam, ka mums ir šīs 3 pamatlietas – analizēšana, novērtēšana un sintezēšana, bet arī ar to vēl nepietiek. Mums vajag vēl smalkāku sadalījumu, mums vajag saprast, kāda prāta darbība katrā brīdī skolēna prātā notiek. Kas ir tā prāta aktivitāte un kāds tad produkts tai aktivitātei ir pretī. Un te, piemēram, to pašu analizēšanu, kas pēc būtības analizēšana ir kaut kāda lietas, jebkādas sistēmas, pat maza produkta vai jebkā cita sadalīšana sākotnējos elementos, jeb mazākajos elementos un saprast, kā tad viņi savā starpā miedarbojas un tam līdzīgi. Nu, lūk, piemēram, jēgpilna sadalīšana vai sadalīšana pa kategorijām, tas, piemēram, mums iet pie analizēšanas. Un līdzīgi arī pie novērtēšanas, sintezēšanas arī mums ir veselas vairākas dažādas prāta darbības, kas notiek prātā. Un te ir tas, ka skolēns, vienalga vai viņš ir matemātikā, vai viņš tajā brīdī ir ķīmijā, vai viņš aiziet pēc brīža uz vēsturi, viņš mācās, piemēram, jēgpilni sadalīt kaut ko. Vai tas ir jūsu ķīmijas vienādojums? Vai tas ir matemātikas vienādojums, lai to atrisinātu, kā viņu atrisināt, vai tas ir latviešu valodā teikumu uzbūve, tā visa ir analīze, viņš mācās kaut ko jēgpilni sadalīt. Jautājums, vai skolotājs pats to tajā brīdī māk noreflektēt, ka tagad jūs darat kaut ko līdzīgi, kā jūs darījāt pirms tam latviešu valodā. Un mēs zinām, ka refleksija un tas, ka mēs zinām, ko mēs darām, tas palīdz nostiprināt to zināšanu un šo prasmi. Analizēt, sadalīt kaut ko jēgpilnu un saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un šeit tad ar to jau arī vien nepietiek, ka mēs tā smuki nosaucam tās prāta darbības. Mums svarīgi saprast, kas ir tas produkts, ko mēs pretī sagaidām no skolēna. Un tad, kad es viņam tur lūdzu, jēgpilni analizēju tagad, sadali kaut ko mainīgajos, sadali vienībās un saproti, kā viņas miedarbojas, kas ir tas produkts. Vai, piemēram, cēloņu seku sakarības saskatīšana, kas arī var būt ķīmijā, tas var būt jebkur citur, tas var būt vēsturē, pilnīgi noteikti, un tas tur arī ir. Tad šis produkts, ko mēs skaidri definējam, kas ir tas, ko es no tā skolēna vēlos ārā dabūt, piemēram, konkrēts pamatojums, kā lietas savā starpā miedarbojas, kas ir cēlonis un šīs sakarību skaidrojums. Šeit vienkārši ieliku atsaucē, jo mēs detalizēt šo noteikti neskatīsimies. Mums nav tik gara lekcija paredzēta šodien, bet šis ir publicēts jau materiāls, ko mēs kopā ar kolēģiem arī izējot un apkopojot, kā tas viss izskatās no jomām mācību
plus saliekot, kā tas izskatās vispārīgi no tā, kas notiek skolēnu prātā, no psiholoģijas viedokļa, no kognitīvo zinātņu perspektīvas, visu šo liekot kopā, mēs nonācām un veidojām šos te piemērus dažādiem spriešanas procesiem un konkrētiem produktiem. Un tas mērķis mums bija, domājot par šo, saprast un mēģināt atbildēt pašiem sev uz jautājumu, vai katram tieši procesam mēs varam izdomāt visās mācību jomās piemērus. Un kur ir tā pārklāšanās, kur mēs zinām, ka, piemēram, mēs skolēniem varēsim teikt, ka jā, jūs ķīmijā darījāt līdzīgi kaut ko, bet ar citu saturu. Jomas saturs atšķiras, zināšanas atšķiras, bet prāta tā darbība ir līdzīga. Un šis ir tas, ka mēs to spriešanas, to veidu un to pieeju mēs maļam, kamēr tas skolēnam nostiprinās. Līdzīgi kā lasīšana arī. Lasīšana notiek visās mācību stundās, viņš visās mācību stundās uztver tekstu. Bet šis vienkārši pēc atsauces jūs varat atrast un iedziļināties un skatīties un meklēt savus atbilstošos piemērus, domāt arī, kā tas katrā jūsu mācību priekšmetā noderētu. Nu, lūk, un tad tālāk jau kā tad tas visa spriešana, kas mums nenoliedzami ir svarīga, to jau neviens neapšauba, es domāju, pilnīgi noteikti, bet kā tad tas viss tagad sajiet kopā ar digitālo laikmetu un kāpēc, jo īpaši ir svarīgi, ka mēs mācam labi spriest, jaunajā digitālajā laikmetā, kurš visu laiku ir jauns un arvien jauns un arvien jaunāks paliks. Šeit ir tas cikls parāda to arī mūsu to redzējumu, manu un kolēģu skatījumu, kāds tas uz šobrīd ir, protams, arī, kas ir mainīties. Kas tad notiek? Un tas pirmais ir tās zināšanas, un tas, kas ir ļoti skaidrs, un es domāju, ka to mēs nevaram noliegt, ka zināšanas, pamatzināšanas konkrētā jomā, piemēram, jūsu ķīmijā vai jūsu fizikā, bez tām mēs nevaram neko darboties arī šajā digitālajā kontekstā. Un es domāju, ka šo jūs ļoti labi esat tie, kas paši mēģina varbūt arī ar ChatGPT, kas ir tāds populārākais, tāpēc pirmais, ko pieminu. Ja jūs jautājat par kaut ko, ko jūs labi zinat paši, tas jautājums, tas vaicājums, ja uzvedni ir pilnīgi savādāks, nekā, kad jūs pajautājat kaut ko, par ko jūs īsti nezinat, un jūs nevarat tālāk šiem ciklam ejot cauri, tad izanalizēt, saprast, izvērtēt šo te, jūs to iedoto produktu, jeb to atbildi, jeb to piedāvājumu, ko jums, teiksim, arī mākslīgais intelekts piedāvā. Un tā būtība šeit ir tāda, ka tās pamatzināšanas jomā palīdz to sākotnējo ietvaru un to ievadu uzsākt to, teiksim, sarunu vai sadarbību ar mākslīgo intelektu, un bez viņām mēs nevaram. Tālāk mēs varam iet dziļāk, jau mācīt skolēniem, kā analizēt, kā izvērtēt šo te, iedevumu no mākslīgā intelekta rīka, un attiecīgi to skolēns atkal integrē savās zināšanās, un tās viņa pamatzināšanas kļūst dziļākas. Un te ir tas risks, ka es tuvojos finišam, un te ir tas risks tagad ar šo te, mūsu jauno arī digitālo vidi, ka ir ļoti viegli dabūt tādas virspusējas zināšanas par jebko, bet te ir jautājums, kuri būs tie cilvēki, kuri nokļūs līdz tām dziļajām zināšanām, un šis ir tas, ka, teiksim, šo ciklu ejot, mēs varam nokļūt līdz tām dziļajām zināšanām, ka tās pamatzināšanas kļūst jau par padziļinātām, un tad es atkal varu kaut ko jaunu tur prasīt, un dziļāk, un detalizētāk, un niansētāk. Lūk. Un noslēdzot, tādas divas tēzes vienkārši arī, kas lai jums paliek arī varbūt pārdomām, tad pirmkārt, ka domāšanas un spriešanas prasmes ir jāmāca, tāpat kā jebkuras citas prasmes. Un jāmāca un jārunā par to, ko mēs mācam tajā brīdī. Bet, lai to darītu, mums ir labi pašiem jāsaprot, kas tad ir tas process, produkts, viss tas, par ko es jau stāstīju. Un otrais, ka tehnoloģijas mācību procesā pēc būtības mēs arvien vairāk to redzam, ka ir jāizmanto tā, lai skolēnu spriešanu veicinātu, nevis to atvieglinātu, ja bremzētu. Mēs nedrīkstam viņiem darīt to, kas mēs īstenībā nodaram skādi. Nesen vienā intervijā Imants Landsmanis, kas ir Rundālspils bijušais direktors, viņš teica, ka tagad, kad cilvēki meklē domāšanas atvieglinājumus, man tā frāze kaut kā,
kontekstā par to, ka mēs par to daudz arī domājam, man kaut kā pielipa. Un es domāju, mēs taču neesam tādi kaut kādi nespējnieki, kam būtu jāmeklē atvieglinājumi. Tādi kaut kādas īpašas vajadzības mūsu domāšanai, kas mums kaut ko paņem prom. Mums jādara viss tā, lai skolēni neslinko, lai viņi piespiežas domāt un labi spriest visās stundās. Paldies! Paldies, Lienai! Ātrais jautājums. Dodiet zīmi. Labi. Par spriešanu mēs izrunājām, līdz ar to gala secinājums katram skolotājam jākļūst arī par domāšanas un spriešanas skolotāju, un gluži tāpat arī ar tekstpratību jeb lasītprasmi. Laura Katkeviča, lūdzu. Labdien! Es esmu nonākusi, es nezinu, vai es tā varu teikt, baltā vārna, tādu izcilu putnu sabiedrībā, jo es uzskatu, ka dabas zinību priekšmeti ir, īstenībā tas ir vienīgais priekšmets, ko vajadzētu mācīt skolā, un pārējiem priekšmetiem vienkārši vajadzētu palīdzēt. Jo, ja tā reāli, tad tas ir priekšmets, ko reāli dzīvē tiešām bērnam, jaunietim vajadzētu, un es kā valodnieks noteikti varu teikt, ka latviešu valodu un angļu valodu vispār kā priekšmetu nevajadzētu, vienkārši mums vajadzētu palīdzēt apgūt STEM priekšmets. Bet runājot par tekstu un tekstpratību, mazliet es esmu tā joma, ko es pētu, ir tekstpratība un arī tieši dažādos arī STEM un dabaszinību priekšmetos, kas un tie izaicinājumi parasti pamatā, tad, kad mēs ar kolēģiem strādājam, parādās divas lietas, kad mēs arī skolā, kad es runāju, divi būtiski jautājumi. Kāpēc skolēns vai bērns vai jaunietis nespēja izpildīt vai nesaprot vai neizpilda precīzi uzdevumu vai tekstu, nevar analizēt, vai tā ir valoda, tieši dabaszinību valoda, kas ir tā kā aizķeršanās akmens, vai tās ir dabaszinību zināšanas. Ja? Un tieši tas pats ir arī par tekstu, vai lasot tekstu, apmēram tā, es varētu iedomāties, jo es arī neesmu speciālists kādā noteiktā dabaszinību jomā, un ja es pieņemsim ķīmijas tekstu, īstenībā tas teksts ir arī tāds, man izskatās tā viela sastāv no bla 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 un tālāk bla bla bla. Īstenībā tā ir mazliet ķīniešu valoda, jo ir vesela rinda terminu, kurus es īstenībā vienkārši nesaprotu. Un es to tekstu, lai kā es gribētu analizēt, es nevaru, jo tā man ir gandrīz vai svešvaloda. Dabaszinību valoda kā svešvaloda. Ja? Šie divi jautājumi arī tajā brīdī, kad mēs mēģinam izmērīt zināšanas prasmes dabaszinības priekšmetos, cik lielā mērā mēs izmēram zināšanas šajos priekšmetos un cik lielā mērā īstenībā tās ir tekstpratības prasmes. Un, tā kā es esmu pilnīgi pārliecināta, jūs esat ļoti labi pārzināt savu priekšmetu standartus un programmas, man ir viens jautājums. Mans dēls zina tādus terminus kā hidrosfēra, erozija, es pat neatceros trešo. Vai jūs varat pateikt apmēram, kurā klasē viņš ir? 6. Visu manu joku izjauc. Bet, īstenībā, 6. arī nebija nepareizi, jo viņš šogad ies 7. Bet tad, kad viņš jau šos terminus zināja, viņš īstenībā bija 2., 3. klasē. Un man bija saruna, un tieši karsta vasaras diena, es saku, tu saproti, tu zaudēsi, tev jādzer ūdens, tu zaudēsi, un jā, es zinu, dehidrācija. Kas? 2. klasē? Kā tu zini tādu vārdu? Spēlēs. Bet uzreiz piezīmēšu, viņš runāja ar mani tajā brīdī angliski. Šo terminu zināja angļu valodā. Un te mēs nonākam pie tā, kas ir īstenībā mūsdienu tekstpratība. Šis ir mans tulkojums. Koils un Maieri ir tie galvenie pētnieki, kas pēta angļu valodā. Šis termins saucās pluriliteracy. Un tas ir mans vēl neoficiālais tulkojums pluritekstpratība,
kas īstenībā ir ļoti raksturīga mūsdienu sabiedrībai un it īpaši mūsdienu jauniešiem paudzei, kas sēž mums klases telpā. Un ir 3 būtiski aspekti, kas raksturo šā mūsdienu tekstpratību. Pirmkārt, priekšmet specifiska tekstpratība vai priekšmet specifiski termini. Katram priekšmetam ir savas tekstpratības prasības, un tās ir īstenībā jāņem vērā tajā brīdī, un nevar pieņemt, ka, ja prot raiti lasīt, tā tad noteikti sapratīs arī dabaszinības tekstu, jo tā ir mazliet citi aspekti. Otrais ļoti būtiskais, un kāpēc es minēju arī par savu dēlu un par to, ka viņš šos termiņus zināja angļu valodā, ir tā kultūras un valodu konteksts, dažādu valodu konteksts. Jo, ja tā padomā arī sabiedrībā, kad cilvēks nonāks, un vienalga, ja viņš arī strādās dabaszinību jomā, cik procenti no visa darba, no informācijas, viss būs latviešu valodā, un cik būs visās dažādās citās svešvalodās. Un tieši tāpatās arī komunikācija un saziņa, un īstenībā šo vairs nevar tā kā ignorēt, te nav runa vairs tikai par latviešu valodas skolotājiem, kur cīnās, lai latviskas struktūras izmantotu, nevis angliskas, bet īstenībā kuram māca priekšmet skolotājiem. Un trešais ir tekstuālais plūdums, kas arī ir būtisks, tātad cik raiti dažāda veida, dažādu formu tekstus, ja, multimodālus tekstus var saprast. Un ja to skatās tādā dabaszinību kontekstā, kā jau īstenībā ļoti būtiskais ir šis dažādi veida teksti. Teksts ir vizuāls, teksts ir grafika, teksts ir valodā, jā, lingvistisks, teksts ir digitāls un teksts ir simbols. Un tieši dabaszinību priekšmetos tas ir visaktuālāk. Jā. Tieši tas pats ir par kontekstu, jā, par to, ka ir dažādi konteksti un ir akadēmiskais un arī tā kā ikdienā, ja, un arī dziļuma izpratne. Bet runājot par to, kā tad izmērīt vai saprast dabaszinībās, cik lielā veidā mēs pārbaudam tekstpratību tieši dabaszinībās, vai mēs pārbaudam dabaszinību zināšanas un terminus. Un te ir jāmin arī dabaszinību kontekstā tas arī, ko Liena pirms tam teica par to, ka cik ļoti liela ir saistība domāšanai ar valodu. Jo cilvēks, un Liena noteikti apstiprinās, nevar saprast to, ko viņš nevar nodefinēt valodā. Jā, ir tāds, es zinu, faktu lasīju, ka ir tauta, kurā, kaut kur ļoti tālu no šeit, ja, kurai valodā nav nosaukums zaļai krāsai, bet ir 20 nosaukumi zilai. Ja, un vienkārši cilvēkiem nav tāda, ja, tātad. Un šajā kontekstā īstenībā būtisks paliek 3 mācīšanās valodas. Un tieši dabaszinību kontekstā, ka tā nav tikai viena veida valoda, ko skolēns vai bērnam ir jāapgūst skolā. Pirmā ir valoda mācīšanās, mācībām, ja tas ir tas, ko mēs mācām, termini. Ja, tie ir tas, kas ir, lai saprastu konceptus, izteicieni, konstrukcijas. Ja, tātad tas ir tas, kas jums konkrētajā priekšmetā ir vajadzīgs. Un ja tādu piemēru, tad pieņemsim, izlasi tabulu abās pusēs, 2. rindu un tātad 2. klases, runājot par valodu un paskaidro savu vārdu miga. Tātad reāli skolēnam ir konkrēti termini, kaut kādas lietas, kas viņam jāapgūst, ko viņš, lai varētu valodā apgūt. Otrā valoda, ko īstenībā, un šis ir tā, ka tas ir jāmāca ne tikai valodas skolotājiem, bet jebkura priekšmeta skolotājiem, ir valoda mācīšanās procesam, tas, ko Liena minēja par to konkrētas stratēģijas vai instrukciju valoda. Ja? Un te ir, ko nozīmē analizēt ķīmijā, ko nozīmē analizēt dabaszinībās, ko nozīmē analizēt latviešu valodā. Un tas arī ir kā svešvārds. Analizēt nozīmē šo, tāpat kā mēs mācāmies jebkuru citu lietu.
Un, ja runā par šo piemērs no 1. klases, arī tā ir valoda. 1. klases sākumā izņem no somas visus piedarumus, un te es mazliet arī dodu to atgādinu par pluritekstpratību un to, ka mums klasē visbiežāk arī nav tā, ka ir tikai vienas kā dzimtās valodas runātāji. Ja? Un arī līdz ar to tā stratēģija valoda arī kļūst ļoti būtiska. Uzraksti paņem 1. klasē, tā arī ir instrukcija valoda, tā ir jāapgūst. Un trešā ir domāšanas valoda. Tā ir tas, kas īstenībā ir tā valoda, kas ir rīks bērnam vai jaunietim, lai ietu dziļumā. Jo ja cilvēks vai arī pieaugušais īstenībā var definēt, viņam ir vārdu krājums, lai to dziļumu izskaidrot, viņš var runāt un iet dziļumā kādas lietas analīzē. Un piemērs, tā mazliet grūti redzams, bet 1. klase uzdevums bļodā bija 7 āboli, 3 ābolus apēda, cik āboli palika, ir jāuzzīmē vizualizācija. Tātad jāparāda sava domāšanas valoda. Un 1. klasē, protams, tā ir vēl caur zīmēšanu, jo visdrīzāk uzrakstīt to nevar. Un tas ar vien sarežģītāk, bet šī domāšanas valoda īstenībā jau no 1. klases ir jāmāca. Un jebkurā priekšmetā. Nu jā, un tad runājot par to, kas tad kļūst būtisks, zinātniskā terminoloģija, vizuālie, simboliskie teksti, multimodalitāte, tātad pārslēgšanās no viena teksta uz otru, un pētnieciskā jeb domāšana ir tie aspekti, kas īstenībā, lai mērītu tekstpratību dabas zinībās, ja gribētu saprast, kādā līmenī jaunietim vai bērnam ir dabas zinību valoda, būtu jāpievērš uzmanību. Un tad, ko darīt mācību procesā? Īstenībā to var darīt gandrīz jebkurā stundā, un es esmu diezgan pārliecināta, ka jūs to arī darat. Un bieži vien mums vienkārši ir jāapzinās, un arī jaunietim vai bērnam jāpasaka, ka tas notiek. Diagnostikas uzdevumi, kas definē vai atsevišķu valodas un satura elementus. Tātad uz terminoloģiju, vai kas nodefinē, vai klupšanas akmens ir terminoloģija vai valoda. Un tieši tāpat atgriezeniskā saite skolānam par to arī, vai šī kādā konkrētā uzdevumā izaicinājums īstenībā bija tas, ka trūkst valoda specifiskā, priekšmeta specifiskā, vai tā bija vienkārši, vai vienkārši zināšana trūkums. Ja? Un ļoti svarīgais, jau arī kā Liena uzsvēra, reflektēšana, protams, par to, ko dara, kā domā un kā to nosauc. Un runājot par mūsdienu sabiedrību, tātad šis pluritekstpratīvs, šie 3 aspekti, arī multimodalitāte un tas kultūras konteksts arī kļūst ļoti būtisks jebkurā mācību priekšmetā. Un tā kā man mazliet ir bijis iespēja papētīt arī dažādas izglītības sistēmās par tekstpratību, tad pieņemsim Somijas izglītības sistēmā pedagogi tiek sagatavoti, ka jebkura priekšmeta skolotājs ir arī tekstpratības skolotājs. Un tas tiek mācīts jau universitātē. Jā, paldies, es saprotu, es pārsniedzu, ja? Paldies, Lavai. Ātrais jautājums? Nav. Varbūt, ka mums ir kāds jautājums, kas ir iekritis, un ko mēs varam, jo šis ir pirmā cēliena beigas, ja? Bet starpbrīdis būs tik daudz, kamēr tiek pārliktas prezentācijas, vajag piecelties kājās. Vajag izvingrot, pieceļamies kājās, vajag izvingroties, patiešām, jā, dinamiskā minūte, jā, pieceļamies kājās, jūtamies viegli un brīvi, redz, kā tā vieta, kur muguri maina nosaukumu, jums par šī brīdī saka paldies. Jā, lieliski. Lieliski. Tā, daži jautājumi. Tagad drīkst sēsties nost, jā. Un
Nu tad pavisam ātri dažus jautājumus, jo uz visiem mēs nepaspēsim atbildēt. Mums vēl ir kungu otrais cēliens. Kāds būtu labākais veids, lai izvairītos no vispusīgas terminu apgūšanas? Virspusīgi. Es domāju, vispusīgs pat būtu ļoti labi. Es par šo runāju. Poligrāfijas laikmetā cilvēks, es vienmēr domāju, ka es ļoti labi, man ir ekspretība un bieži vien ir šādi, ja, kad pārlasās. Bet par vispusīgu, es kā valodas skolotājs, es teiktu, īstenībā visvienkāršākais veids runājot ar svešvalodu skolotājiem. Jo viņiem ir ļoti jau augsta līmeņa prasmes, jo tā ir pamatlieta, ja, ko mācās, ir vārdu apguve. Un mēs arī skolā, mums tā pieredze ir tāda, ka dabas zinības, es pati esmu ar dabas zinības skolotāju sadarbojusies, kā tos terminus apgūt, lai tas neaiziet vienkārši tā tur vai ne, lai ietu dziļumā, jo mēs tās pašas stratēģijas, ko mācam angļu valodā, kā apgūt, kā saprast dažādas terminus, to pašu jauniešiem mācam izmantot arī dabas zinībās vai jebkurā citā priekšmetā. Ja, un lai nebūtu tā, ka vienkārši kaut kas un īsti nezinu, kas ir noteikta matrica, tātad soļi, kas tev ir jāzina par konkrēto terminu. Un jaunietim bērnam ir īstenībā iespēja pašam pat izsakot līdz, cik dziļi viņš šo terminu izprot. Ja? Es teiktu tā. Paldies. Man šķiet, ka uz otro jautājumu jau arī atbildi tika par saistību ar Klilu. Sadarbības starp svešvalodas skolotājiem un dabas zinātņu un jebkuru citu skolotāju šeit ir apakšā. Vēl kādu ātro, tur bija par spriešanu kaut kas. Tā, tur bija iepriekš par to, kāpēc skolēnam piepūlēties. Tā vienkārši atbildēja. Ko es teiktu saviem bērniem, vienkārši, lai jūs nepaliekat stulbi. Un tas reāls viņiem reizēm tā arī saku, kad viņi telefonos aizsēdējušies pārāk ilgi. Bet tā kā reāli tāda skaistā atbilde garā būtu daudz garāka. Bet ar spriešanu un visām šīm te vispārīgajām prasmēm, kas ir tas viens, kas tā pieeja, kas dominē jau kādu laiku, ir, ka to nemāca atsevišķi. Tam nav jābūt atsevišķam kursam. Tagad visi sanāksim ceturtdienā 2:00 uz spriešanas nodarbību. Tam ir jābūt integrētam, ka katrā mazajā nodarbībā, kaut vai tas ir 1. klasē, šie Lauras piemēri arī bija vienkārši brīnišķīgi. Pirmsskola, 1. klasē jau, kad vienkārši vecuma posmam atbilstoši, mēs mācam piepūlēt prātu. Tas ir tas, kad radīt to ieradumu, ka prāts ir, mums ir bišķi tā kā, tas slinkums jāpārvar, vienkārši jāpiepūlas, jāpadomā. Un no skolotāja tas reizēm var prasīt, vai no vecākiem, tā kā tādu spēju ieturēt pauzi, un tā kā ļaut viņiem piepūlēties, nedot uzreiz to pareizo atbildi, vai nedot uzreiz to pirmo, jā, vai jā, pareizi, vai jā, nepareizi, bišķiņi ieturēt to pauzi, un tā kā virzīt atkal tālāk. Tas tā ļoti, ļoti īsi ieskicējot, jo garākai atbildēji mums laikam šodien nav diskusijai laika. Spriešanas veidus. Es domāju, ka par spriešanas veidiem ir tā, ka paralēli visiem šiem pamatteiksim analīze, sintēze, izvērtēšana, vērtēšana, kā tiem pamatspriešanas veidiem šī vizuāla telpiskā domāšana kļūst ļoti svarīga. Un tur, es domāju, ļoti labi ir tagad jau redzams bērni, kuriem tā spēja, kā intelekta spēja, ir jau augstāka, nedaudz varbūt salīdzinot ar vienaudžiem, kuri ļoti, ļoti viegli orientējas dažādās spēlēs, virtuālajās, un paši būs varbūt spējīgāk arī radīt viņas. Tas, es domāju, ka viens tāds, domājot par nākotni, kad daļai būs jābūt ekspertiem, kuri arī rada jaunas tehnoloģijas. Un tad, jā. Paldies, Lienai. Un otrais cēliens, Ģirds Burgmanis par to, kā tad mēs varam samērīt, kur mēs atrodamies, lai droši dotos uz priekšu. Labdien! Paldies, Uldijā. Tad man sauc Ģirds. Man prieks ir klausīties savus kolēģus, jo mēs darbā par šīm lietām tik daudz nerunājam. Īstenībā ļoti interesanti. Mēs runājam par kafijas aparātiem un citām jaukām lietām un tiešām ļoti interesanti paklausīties.
Bet, jā, tad es mēģināšu ieskicēt kaut kādas lietas par rēķinpratību, tad tekstību rēķinpratību un kāpēc rēķinpratība ir svarīga tieši dabaszinātņu priekšmetos. Tad, man liekas, jau kaut kādā mērā Gundas Bērziņš, kas rektors, tad atklāšanā atbildējuši daļai jau šo jautājumu, minot to, ka īstenībā tad šobrīd, ja mēs skatāmies šajā brīdī konkrētajā visā mākslīgā intelekta straujajā attīstībā un attiecīgi arī tad vispār kopējā sabiedrības attīstībā ļoti svarīgas ir prasmes. Un viena no svarīgākajām lietām ir nevis šīs prasmes vienkārši mācīties un apgūt, bet īstenībā mācīties viņas lietot regulāri un praktiski. Un īstenībā, ja mēs runājam par rēķinpratību, tad tīri praktiski tātad rēķinpratība pēc savas būtības, tad tā ir spēja izmantot matemātiskās zināšanas, lietot viņas dažādos kontekstos, tajā skaitā dabaszinātņu kontekstā. Es šobrīd neuzsvēršu atsevišķu konkrētus priekšmetus, bet es runāju šobrīd pamatā kopumā par dabaszinātnēm kā tādām. Un tā ideja, tā galvenā ideja, tā, kas būtu caur visu to vijās, ir tā, ka, protams, un tas, kas arī mūsdienās ļoti svarīgi, ir saprast, ka mēs nevaram vairs tik strikti nodalīt matemātika un dabaszinātņu priekšmeti, un jūs jau dzirdējāt, izskanēja ļoti labs vārds, ka patiesībā ļoti daudzām lietām būtu jāstrādā integrēti, arī jāmāca integrēti, un patiesībā arī dabaszinātņu skolotājs kaut kādā ziņā kļūst par matemātikas skolotāju kaut kādā brīdī, un savukārt atkal matemātikas skolotājiem kaut kādā brīdī būtu jākļūst nedaudz par dabaszinātņu skolotāju, lai attiecīgi tas skolēns saprast, ka tie procenti, ko viņš rēķina matemātikā, ir tie paši, kas ir dabaszinātņu priekšmetos un pretējā virzienā. Un līdz ar to īstenībā tā ir kas ir prasme lietot, pielietot matemātiskās zināšanas. Kāpēc tas ir tik svarīgi un kāpēc īstenībā protams, prasmju lietojums, kā jau es minēju, ir ļoti, ļoti svarīgs kopumā vispār. Bet, ja mēs skatāmies par to rēķinpratību dabaszinātnēs, tad ir pāris tāds ļoti tāds pētījumos arī skaidri norādīts lietas, kas ir jau apmēram vairāk jau nekā 20 gadus jau pētīts un plaši arī aprakstīts. Ir par to, ka pirmkārt dabaszinātnēs ļoti daudzi koncepti ir tie saucamie jēdzieni, viņi ir kvantitatīvi. Un, teiksim, šeit man ir viens piemērs spēks, bet jūs ņemsiet ātrums un daudz citas lietas, viņas ir kvantitīvas pēc savas būtības. Un līdz ar to īstenībā, lai skolēns labāk vispār kaut ko saprastu, mūsu tajās dabaszinātnēs, viņam ir jāsaprot arī ne tikai tas kvalitatīvais skaidrojums, kurš to ko un kā ietekmē, bet īstenībā arī tad saprast apakšā, kāds ir tas matemātiskais pamatojums. Ja ir principā šo matemātiku ir švaki, tad īstenībā patiesībā šīs matemātiskās prasmes pielietot, teiksim, tādās dabaszinātnēs un saprast pilnībā šīs idejas ir diezgan sarežģīti. Tāpēc līdz ar to, ko es no to gribu teikt, es gribu teikt, ka ļoti bieži mēs skatāmies un viņš nemāk tur, fiziku, ķīmiju, bet īstenībā varbūt tas cēlons ir kaut kur citur. Jūs jau dzirdējāt Lauras stāstu, iespējams, ka tā situācija ir saistīta ar to, ka viņam ir grūtības saprast tekstu. Vēl viena problēma, kas īstenībā ir, kā jūs varat redzēt, īstenībā varbūt arī problēmas tieši saistībā ar matemātisko pusi, to rēķināšanas pusi. Vēl viena ļoti tāda būtiska nianse ir par to, ka rēķinpratība, ja mēs skatāmies, ir ļoti, un šī prasme darboties ar matemātiskām zināšanām un prasmēm, ir ļoti svarīgi tieši, ja mēs runājam par mēriem. Tad mērīšana, viss, kas ir saistīts ar pētnieciskām prasmēm, arī tā ir ļoti svarīga. Un trešā lieta ir tas, ka ir ļoti svarīgi darboties mums tieši dabaszinātnēs ar datu interpretāciju. Mums ir ļoti daudz kvantitīvas informācijas, kuru mēs gribam izgūt, iegūt, apstrādāt, analizēt, interpretēt un daudz citas lietas. Un patiesībā, ja ir problēmas ar pamat lietām, tātad jau matemātikas pusē, tad īstenībā arī visticamāk tā problēma būs arī konkrēti mūsu dabaszinātņu priekšmetos. Un kopumā, kas no tā izriet tas, ko es minēju, ka ja es nejūtos matemātiskajā pusē pārliecināts, visticamāk man diezgan švākies arī tajā dabaszinātņu pusē. Tā kā līdz ar to īstenībā tā savstarpējā saistība ir ļoti, ļoti izteikta un ļoti liela. Šeit ir tāds varbūt mūsu arī centra pētījuma rezultāts un modelis, kur tā galvenā ideja patiesībā ir ļoti vienkārši. Ja jūs redzēsiet, šeit ir tāds kā trepītis, un dabaszinātniskā pratība un dabaszinātnes atrodas pa vidu, un patiesībā jūs varat redzēt, lai līdz tām dabaszinātnēm tiktu, īstenībā mums ir jāpakāpjas pa 2 pakāpieniem. Kā jau es minēju,
Ja ir problēmas ar tekstplatību, es nesaprotu tekstu, ticiet man, nekas dabasinātnē nenotiks. Un īstenībā tā lielā problēma tieši ar to teksta stāstu ir tāda, ka, ja apmēram es nesaprotu 5 līdz 10% no tā teksta, ko jūs stāstat stundās, vai ko jūs rādat, vai kas man jālas, tad es īstenībā neuztvēršu vispār nekādu ideju, ko jūs esat mēģinājuši pateikt. Un tieši tas pats ir arī ar rēķinpratību un ar to pašu stāstu. Ja? Tad, ja es nesaprotu skaitļus, nesaprotu, teiksim, kā viņus lietot, kā pielietot, tad šīs matemātiskās lietas īstenībā ar dabaszinātnēm man nebūs tik spīdoši. Jā, par mērīšanas daļu. Tātad svarīgākais ir, protams, mēs skaidri saprotam, ka rēķinpratība ir svarīga, bet tā būtiskā nianse ir tas, kā tad ar to tikt galā un īstenībā kā tad saprast, kā mēs... Jā, paldies. Digitālajā laikmetā, paldies. Un tā galvenā ziņa ir tāda, ka jebkurā gadījumā, lai mēs varētu uzlabot šīs rēķinpratības prasmes, vienalga, vai viņas tas ir saistīts, vai tas ir matemātikā, vai tas ir, teiksim, arī dabaszinātņu pusē, dabaszinātņu priekšmetu pusē. Mums patiesībā, jebkurā gadījumā 3 pamatlietas, teiksim, kuras mums ir jāpārbauda, jāpārliecinās. Tad viens ir skaidrs, tad ir saturiskās lietas, ko mēs pārliecinamies, tad tas ir tas, tā kontekstuālā daļa. Tad otrs ir tātad konkrētas prasmes, un trešā lieta ir īstenībā tā kognitīva attīstība, ko mēs zinām ar tādu slēptu koda nosaukumu, ja jūs esat dzirdējuši solo taksonomiju. Es domāju, ka dabaszinātņu priekš to solo taksonomiju ļoti labi pazīstam, līdz ar to man nav jāiedzinās. Ja mēs atšifrējam, kas zem tā slēpjās, šeit ir ļoti konkrētas lietas, patiesībā arī tad strādājot ar kolēģiem un skatoties, kas tiek pasaulē darīts, tad patiesībā ja mēs skatāmies uz satura elementiem, ko mēs definējam, kas varētu būt saistīti arī būtiski dabaszinātņu priekšnos, tad tie ir skaitļi, mēri, vieta, virziena, telpa, forma, dati un varbūtības sakarības. Un tad ir apakšprasmes, kas ir saistīts ar to, ka vai es vispār māku strādāt, teiksim, ar to informāciju, kas man ir, teiksim, tādā skaitļu veidā, vai es māku, teiksim, spriest, ko jau Liena ļoti daudz stāstīja, vai es vispār, tad domāju, tie ir tādā matemātiskās kategorijās domāšanas process. Un tad, protams, kādā veidā es to informāciju komunicēju atpakaļ. Un, kā jau minēju par solo taksonomiju. Šeit ir tāds, kas no tā visa kopā izriet, šeit ir tāds jau detalizētāks arī mūsu komandas darbs, pie kā mēs šobrīd strādājam, tad arī vienā no valsts pētījuma projektiem, tad mēģināt izveidot rīkus, kas būtu ļaut izmērīt šo te rēķinu pratību, izveidot uzdevumus pretī, paldies, izveidot uzdevumus pretīm un attiecīgi pārbaudīt, kā skolēniem ar šo konkrēti veicās. Šis, protams, ir tāds darba variants, bet šeit vismaz var atšifrēt jau konkrēti, kā jau es minēju, šos prasmju lietas, saturiskos blokus atsevišķus, tad to var, teiksim, ieraudzīt. Idejiski tātad, ja mēs runājam par šo vērtēšanu un skatāmies uz to, kā tas tīri praktiski izskatās, tad īstenībā šeit mēs varam redzēt, ka skolēns tā ideja, ko tas attēls parāda, tā ideja tāda, ka skolēns mācās atsevišķi tie punktiņi norāda, kad ir tie atsevišķi sasniedzamie rezultāti, kas ir saistīti ar matemātiskām lietām, piemēram, kuras matemātikā jāapgūst. Un, piemēram, mums īstenībā, ja mēs skatītos uz 5. klasi, piemēram, uz dabaszinātnēm, tad patiesībā viņam būtu jādemonstrē konkrētas matemātiskās prasmes, arī tajā skaitā dabaszinātniskā kontekstā. Tad idejiski mācoties ir tāds mācību ceļš, caur kuru viņš iet, sauksim viņus pa trajektorijām, un gala rezultātā 5. klasē tai kopai, kam viņam būtu jābūt reprezentēt ne tikai šīs matemātiskās zināšanas, attiecīgi un prasmes matemātikā, bet arī dabaszinātnēs. Daži piemēri uzdevumi mēs lūdzu nerisiniet uzreiz, nav vajadzības pēc pareizās atbildes, bet viens no piemēriem, teiksim, kāds izskatās uzdevums rēķinpratībā, kur patiesībā primārā it kā ir matemātika, bet ar dabaszinātnisku, kā lai saka, ievirzi, vai pareizāk sakot to kontekstu, kur patiesībā ir jāstrādā ar garumiem, ar tādu kā telpisku domāšanu. Vēl viens uzdevums, kur stāsts jau par laukumiem, arī tātad matemātika, bet tajā pašā laikā atkal tomēr ar ievirzi uz to, kas ir vajadzīgs dabaszinātnēs. Vienmēr var būt tā rēķinpratība, ka mēs varam skatīties divējādi, kur vairāk ir matemātika, kur mazāk ir dabaszināts, un atkal uzdevumi, kur vairāk ir dabaszināts, un kur atkal, teiksim, varbūt mazāk ir matemātika, tad tā vienmēr ir tā kombinācija, bet viennozīmīgi, ka tas nav tiesa matemātikas saturs vai tiesa dabaszinātņu saturs. Te viens vienkārši piemērs, ja mēs ejam pēc tā mērīšanas veida, kādā veidā mēs varam skatīties, tad arī mūsu tie pētījumi, ko mēs pagaidām pakāpeniski aprobējam, arī parāda dažādus rezultātus. Te ir viens piemērs vienkārši salīdzinot 2 skolas, tad attiecīgi mēs varam redzēt, kā dažādās skolās skolēniem veicās
ļoti konkrētām lietām. Nu, jūs varat redzēt, teiksim, kā veicās, piemēram, ar telpu un formu, kas ir nozīmīgi īstenībā dabas zinātņu apguvē. Nu, tātad reāli īstenībā, ja mēs skatītos uz tām dabas zinātnēm, nu, tad visticamāk, nu, uz dabas zinātņu priekšmetiem visticamāk arī tā problēma varētu būt, piemēram, kas būtu vispirms jārisina, nevis varbūt tur jāmetās tā kā runāt par to, ko darīt ar dabas zinātņu priekšmetu, bet īstenībā jautājums, kā mēs varētu atrisināt rēķinpratības problēmu kopumā. Bet darbojoties kopīgi, sadarbojoties ar skolotājiem savā starpā matemātikas un dabas zinātņu. Paldies, tas bija tāds īsts ieskats apmēram par to, kāpēc un kā to visu izmērīt. Paldies, Ģevtam. Ir kāds ātrais? Paldies. Un es dodu vārdu Kārlim Greitānam. Mēs saprotam, kur mēs esam, mēs saprotam, ka mums jāvirzās tālāk uz priekšu, un mums kā skolotājiem vajadzīgs atbalsts, ja profesionālā pilnveida. Jā, labdien visiem. Nu tad paldies pirmiem 4 runātājiem, kas iezīmēja ļoti plašu lauku ar izaicinājumiem un droši vien šim gadsimtam ļoti svarīgām lietām. Nu, kā tad tālāk kaut kā jau šīs problēmas jārisina. Tas, ko es mākslīgam intelektam palūdzu uzzīmēt, kā varētu izskatīties, ka skolotājs dabas zinātņu stundā mēģina mācīt skolēnus tādā veidā, kā viņš pats nav mācījies. Nu, droši vien, ka mēs katrs esam bijuši vairāk vai mazāk šādā situācijā, jo droši vien mācīt ar virtuālo realitāti vai papildināto realitāti ir diezgan grūti, ja mēs paši nekad tā neesam mācījušies. Vai to pašu spriešanu mācīt, padziļināt spriest, ja mūsu pašus iepriekš nav mācījis padziļināt spriest. Kā tad darīt, kur tad virzīties uz priekšu? Jā, tā īsa atbilde ir profesionālā pilnveida. Ironiski skatoties, droši vien var teikt, slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās. Es domāju, ka tik traki nav. Mūsu pieredze, mūsu pētījumi rāda, ka ir ceļi, kā virzīties uz priekšu, un tos centīšos arī iezīmēt. Šeit jūs redzat varbūt vēl nelielu izvērsumu, tad, kad ienāk tehnoloģijas, par ko arī Ines runāja, tātad šeit mācīšanās videi pieejām jāmainās. Jūs droši vien zinat arī visus šos te apvērstās klases pieejas, vēl citas. To mēs arī aprakstam un esam mēģinājuši iekļaut šī matemātikas metodikā, par to tiek vairāk runāts, kā tad, kuros brīžos un kā organizēt šo digitālo tehnoloģiju ienākšanu stundā, un arī topošajā dabas zinātņu metodikā tas būs. Protams, lielākais jautājums, kā tad tagad mums kā skolotājiem to dabūt klasē, un tā atbilde droši vien ir līdzīgi, kā es arī teicu, un skolotājiem profesionālajā pilnveidē tas arī ir jāizdzīvo. Bet vai tas ir pirmais, kas jāizdzīvo profesionālajā pilnveidē? Šķiet, ka arī ne. Un šeit es esmu mēģinājis uzlikt tādu pakāpienu schēmu, ņemot vērā to, ka mēs visi esam ļoti atšķirīgi. Piekritīsiet taču. Katram mums ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Iespējams, virtuālo realitāti kāds no mums jau ir diezgan gatavs likt iekšā stundā, un iespējams lielākajā daļā stundu. Noteikti ir kāds, piemēram, es par virtuālo realitāti mācību procesā nezinu neko. Es droši vien esmu starta punktā 1, pašā trepju apakšā un lēnām kāpšu pa taku C, pa šo pelēko taku uz punktu 2, uz punktu 3, un katrā pakāpienā man droši vien noderēs, un to rāda arī mūsu iegūtie pierādījumi, man noderēs cita veida mācības. Kādas tad tās katra veida mācības ir? Šim es nepieskaršos, jo laiks ir ļoti strauji. Bet, lai tiktu no punkta 2 uz punktu 3, jeb citiem vārdiem, lai tiktu no situācijas, kad es jau kaut ko zinu, teiksim par to virtuālās realitātes izmantošanu ķīmijas stundās, vai es kaut ko zinu par spriešanas attīstīšanu ķīmijas stundās. Kas tad ir tas nākamais solis? Tas nākamais solis ir pašam piedzīvot, kā skolēnam šo pieredzi profesionālajā pilnveidē. Un te, ja jūs uzmanīgi skatāties, te var saskatīt arī Uldi. Un tā mūsu pieredze ir bijusi tāda, ka tātad atkal šī apgrieztā klase, tātad vispirms mājās noskatāmies, kā to vajadzētu mācīt, īsts video rullītis, tad nākam visi kopā vienā telpā,
mēs esam skolēni Uldis skolotājs, kurš uz mums tātad nodemonstrē, kā tad to virtuālo realitāti izmantot fizikas vai ķīmijas mācīšanā. Un tad ejam lēnām uz savām skolām, mēģinam pamazām likt iekšā, reflektējam, kā sanāk, izmēģinam, ieviešam, atgriežamies atkal, droši vien nākamajā reizē tanī kopējā telpā un pārunājam. Tātad smalki, kā mēs esam šo nosaukuši, kombinēts profesionālās pilnveidas modelis mācību priekšmetu metodikas apguvei. Droši vien zālē sēdošiem, es nezinu, varbūt kādam ir, varbūt kādam nav, kur tad var tagad šitam te pieteikties? Šis izklausās ļoti labi. Tad, droši vien tā slikta atbilde ir tāda, ka pašlaik pieteikšanās ir diezgan ierobežota. Kāpēc? Tāpēc, ka visam šim apakšā mums ir mācību priekšmetu metodika. Un kā Uldis teica, tad matemātikā uz rokas ir paņemama diezgan bieza grāmata. Es atļaušos teikt novembrī arī par dabaszinību. 1.6 mācīšana būs šāda grāmata pieejama. Vai mums ir uzrakstīta ķīmijas mācību metodika, fizikas, bioloģijas. Vienā apkopojumā droši vien šobrīd nav, bet es domāju, tad, kad ir šis teorētiskā bāze, uz kuras atspērties, tad tālāk šo profesionālo pilnveidu arī šādi var veidot, piedāvāt, protams, arī cilvēku resursu kapacitāti, kuri var šo pieredzi tiem skolotājiem, kas mācās radīt. Tā, šeit es arī neieslīgšu, te ir daudz, kas neinteresants. Bet ko es vēlētos vēl akcentēt? Tur bija daudz dati, kas pierāda, cik tas daudz ir darīts un mēģināts. Bet ko es gribētu akcentēt? Droši vien tas, ka mēs dažas reizes tiekam līdz tam, ka esam to izdarījuši klasē, ieguvuši pieredzi, nenozīmē, ka tās ir ilgtspējīgas pārmaiņas. Un par to mēs arī savās publikācijās pēdējā laikā diezgan daudz runājam, kad lai tiešām tiktu līdz ilgtspējīgām un ilgtspēlējošām izmaiņām klasē, tas modelis ir ļoti, ļoti sarežģīts, un tas ir tiešām saistīts ar nepārtrauktu atbalstu, ko var saņemt skolā. Tas sākas ar vienošanos par mērķiem, ko es tagad kā skolotājs, kā dabaszinātņu skolotājs savā stundā mainu, ar skolas vadības komandu, ar atbalstu personu. Un jūs redzat, ka tas aizvijās diezgan sarežģīti, arī tātad iekļaujot stundu vērošanu. Pavisam rezumējot, kā kāp pa šīm kāpnēm uz augšu? Droši vien, ja mēs neko nezinām, es teiktu, ka tas, ko Ines teica par šo mācīšanās režīmiem, mākslīgiem intelektam, tas varētu būt ļoti labs risinājums. Tie, kas ir patestējuši, droši vien apstiprinās, tiešām interesanti. Es teiktu, man pašam bija interesanti mācīties par tiem jautājumiem, kas man interesēja. Pirmais pakāpiens, otrais pakāpiens, kad es jau kaut ko zinu, pieredze skolāna kurpēs. Liels jautājums, kas mums šo pieredzi var, ja mēs esam kā skolāni, nodrošināt. Un šeit es esmu ielicis jautājumu zīmēs metodiķus. Tātad šis metodiskā atbalsta sistēma arvien vairāk aug. Manuprāt, šiem cilvēkiem gan pašvaldībā, gan valstī ir loma radīt šo labās prakses pieredzi. Un trešais, pats augstākais pakāpiens, lai tiktu līdz tādām ilgtspējīgām izmaiņām, kā jau teicu, cilvēks skolā uz vietas, kurš man var palīdzēt, mentors, mācīšanās konsultants, tātad kurš var redzēt no malas un iedot atgrieznisko saiti. Labi, vēl pēdējais slaids. Tagad droši vien tas lielais jautājums, kā man pašam ieraudzīt, kurā punktā es esmu, vai es esmu pašā apakšā vai pašā augšā. Viens, protams, savas prakses analīze. Vēl varbūt var noderēt. Tātad mums ir viena publikācija, kas ir mūsu mājaslapā par skolotāju pašnovērtējumu sniegumu līmeņa aprakstiem. Liels jums paldies par uzmanību un droši vien veidosim šos risinājumus visi kopā. Paldies, Kārlim! Kā jūs jūtat, mēs kāpinām tempu. Nekas vēl viens lektors, vēl viens runātājs, Pāvels Pestovs par to, kā tad skolas vadība iesaistās šajā pārmaiņu un atbalsta sniegšanā. Attiecībā par jautājumiem neuztraucieties, visi runātāji te būs pieejami un varēsiet uzdot viņiem jautājumus pa tiešo. Tā kā, lūdzu, Pavel. Jā, labdien visiem. Man ir palikusi tieši 0 minūtes, tāpēc ir jautājums, kā mēs varam tad
to ziņu, ar kuru es gribēju jums padalīties, kā es tomēr mēģināšu nodot šajā Piecas bonusā. 5 bonusa. Nu labi, tas jau ir bišķiņ labāk par 0. Tātad viena lieta, kas man liekas šodien mūs visus tā uztrauc un par ko mēs turpinam domāt, ir šī mākslīga intelekta nozīme un viņa loma, izglītība. Un man šķiet, ka mūsu pašu viens no vadošiem pētniekiem un profesoriem Rīgas Tehniskajā universitātē ļoti precīzi noformulēja to domu, ka mākslīgo intelektu vajadzētu skatīties kā spēju pareizinātāju. Un tāpēc mums joprojām, ja mēs gribam, attīstīties un iet uz priekšu, mums ir svarīgas tas savas prasmes, tā skaita rēķinpratība, tekstpratība, lai reizinot ar to, ko dot mākslīgais intelekts, mēs kļūtu vēl efektīvāki un labāki. Bet ja mūsu pašu, tas attiecas gan uz skolēniem, gan uz mums pašiem, tas prasmes nav pietiekamas, tad arī tas pareizinātais reizinās, un galu galā, ja tur ir 0, tad mēs ļoti labi saprotam, kas tad tur būs. Bet kas attiecas tātad uz ieviešanu skolā un tiem izaicinājumiem? Faktiski pirmkārtam tas, ko es gribētu atgādināt un kas nekāda veida nav pārsteigums, ir tas, ka, protams, skolotājiem ir dažāda šī efektivitāte un tas noved pie ļoti praktiskiem taustamiem atšķirībām. Ko tas nozīmē? Šeit ir 2 skolotāji, kas strādā vidēji tātad vienādos klašu apmēros un ar līdzīgiem skolēniem, bet tas, ko mēs redzam, kā skolotājs eksperts dabū rezultātu to pašu, ko dabū iesācējs ar atšķirību 3-4 mēneši. Tātad mēs visi tulīt sāksim darbu 1. septembrī, bet tā starpība maijā var būt pa 3-4 mēnešiem. Un skaidrs ir tas, ka katrs no mums gribētu būt šajā labajā pusē, nevis tajā kreisajā pusē. Un kur tad ir āķis? Kāpēc es gribētu tieši bišķiņ pieskarties skolas jautājumiem? Tas, kas ir ārkārtīgi interesanti, kā vislielākā skolotāja izaugsme notiek pirmajos 2-3 gados. Tas ir tas. Bet tālāk tas ceļš var būt ļoti atšķirīgs. Un mēs redzam, kā iet uz priekšu 10-15 gadi, un vienam skolotājam šī izaugsme faktiski ir plato. Kamēr cits ir kļuvis pa 40% labāks. Kā to mēra? Šajā gadījumā tas tiek mērīts pret skolēnu rezultātiem. Ko bērni iemācās? Kas ir atšķirība šais 2 līknes? Atšķirība ir skola. Vai konkrētajā skolā ir izveidots atbalsta mehānisms, kas ļauj skolotājiem izaugt, vai šādā atbalsta mehānisma nav? Kāpēc tas ir svarīgi? Mēs visi esam bijuši kursos, kur dzirdējam foršas idejas. Un dažreiz mēs pat šo foršu ideju vienu reizi pamēģinam. Bet ļoti bieži atstamies pret to, ka tur īsti kaut kas nesanāca, vai vispār nenostrādāja, vai tas bija sarežģīti un grūti, papildus laika plānošana. Un tad tas, ko mēs daram, mēs atgriežamies, protams, pie iepriekšējas prakses, kas ir pilnīgi dabiski, ir veseli pētījumi par to, kā cilvēks maina savus ieradumus. Un mēs savā mācīšanas, pieredze, jau esam šajā ieradumu fāzē. Un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Padomājam par jebkuru ieradumu maiņu. Es vienmēr minu, iesim tātad ar 1. janvāri uz sporta zāli. Vai tātad mainīsim kaut kādas tur paradumus, ēšanas, gulēšanas, visdažādākus paradumus. Un ļoti bieži mēs dabūjam tādu pašu rezultātu, kā ar tam jaunam praksēm. Un tāpēc, ja skola nemitīgi atgādina, atbalsta, reāli
atgādina par to, uz ko mēs ejam, tad tas, kas notiek, pilnīgi dabiski, nevis tāpēc, ka kāds negrib. Mēs taču visi gribam, te 1. janvāri, 3. janvāri būt sporta zāle. Mēs tur tiešām gribam. Tas pats arī šeit. Mēs gribam tas jaunas metodes, bet ir kaut kādi iemesli, un tie iemesli ir dabiski, tie ir tie ieradumi, kas mums traucē un ved atpakaļ. Tāpēc tā skolas loma kļūst arvien svarīgāka ikdienā, lai tas pārmaiņas tiešām notiktu. Un iezīmēšu, šodien žēl izlaidīsim, tātad iezīmēšu faktiski šī brīža ainu, kā mums šobrīd veicas ar pārmaiņām. Mums taču ir daudz dažādu pārmaiņu, dažādos līmeņos. Tas, ko Lielbritānijas pētījumi saka, un es domāju, ka es esmu veicis šādu pašu vingrinājumu arī ar mūsu skolotājiem, ar mūsu vadītājiem, aptauju veidā, ka faktiski mēs nonākam pie tā, ka tikai trešdaļa no pārmaiņām ir dzīvotspējīga. Bet 2/3 pārmaiņu, kuru mēs gribētu izmainīt un tā tālāk, ir vienkārši nenotiek. Vienkārši nav ilgtspējīgs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ko es iepriekš mēģināju stāstīt, vienu reizi pamēģināju un atpakaļ daru kā vienmēr. Un tas nav labs rādītājs. 2/3 nenotiek, 1/3 notiek. Un tāpēc, protams, šobrīd ir ļoti leģitīms jautājums, kāpēc. Kārlis jau mēģināja pieskarties pie profesionālas pilnvedes. Es arī pieskaršos īsi pie šī jautājuma. Un otrs ir, protams, saistīts atkal ar to, kā skola šis atbalsts notiek. Viens, kas droši vien mūsu profesionāla pilnveide skar ļoti bieži, ir tas, ka mēs dzirdam foršu ideju, bet ir kaut kādi iemesli, kāpēc es tā pie sevis sāku domāt, bet šis īsti mana konteksta nenostrādās. Bet šis īsti man nedara. Ja, man ir mazāka klase, lielāka klase, man ir citi bērni. Un tas, kāpēc tā tas ir? Tas, kas ir svarīgi, ka mēs atklāti tā bišķiņi ar sevi vai ar kolēģi parunājam, kāpēc tā tas notiek. Jo ļoti bieži mūsu saruna paliek, darīsi tā, rezultāts būs tāds. Bet kāpēc es to daru? Tas ir saistīts ar reālam pārliecībām un vērtībām. Ko es ar to domāju? Piemēram, man stāsta par to, cik forši būtu sadarbību ieviest klasē, lai būtu lielāka interaktivitāte, lai bērni savā starpā sadarbojas. Un es to nedaru. Bet tas, kāpēc es to nedaru, ir nevis tāpēc, ka man trūkst prasmes vai zināšanas, bet tāpēc, ka man trauca noteikti uzskati. Piemēram, es zinu, ka man būs ļoti grūti nomanedžēt disciplīnu tajā sadarbībā. Piemēram, man būs ļoti grūti tikt pie katra bērna, lai viņš dara, lai nebūtu, kas saka, vilciens un vagoniņu princips. Piemēram, man ir uzskats, ka man ir obligāti jāiziet cauri visai programmai, bet tā sadarbība paņem man ekstra laiku, kura man pēc tam nebūs. Un šie uzskati ir tie, kas man reāli, pat ar foršām prasmēm, nekad neļaus man pārlekt un izmēģināt. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi kļūst saruna ne tikai par konkrētam zināšanām un prasmēm, bet arī par to, kas man reāli tajās vērtības un uzskatos traucē, kāpēc es īsti nemēģinu. Un ja mēs godīgi sev mēģināsim atbildēt, tur būs tā atbilde, tādas, kuras es mēģināju tagad minēt kā piemērus. Un otra lieta, ko mums pasaka par ieviešanu vispār skolas līmenī. Un tas, ko mēs arī mēģinām skolā, šeit arī ir mani kolēģi, neteikšu, ka viss ļoti ideāli sanāk, bet tas, ko mēs mēģinām skatīties, ka jebkura pārmaiņa piedalās arī paši dalībnieki no mācību jomu koordinatoriem, no skolotājiem, no atbalsta komandas, lai tas pārmaiņas būtu īstenotas nevis tikai no vadības pozīcijas. Mums tagad ir vietnieki, direktors, kas teiks, kā mums dzīvot, bet ka šajā pārmaiņu procesā ir tiešām tas, ko angliski sauc par slaistīm, jeb tāda šķērsgriezuma komanda, pārstāvju komanda, kur visi dalībnieki ir un kur dalībnieki liek reālas bažas uz galda, kāpēc šo ir tik grūti īstenot.
Un tas mums arī palīdz īstenībā saprast, kāpēc tik lietas, kaut kādas, kuras mēs esam plānojuši varbūt 1 gadam, sanāk daudz lēnāk un norisinās tikai 2 vai 3 gados. Paldies! Paldies Pāvelam! Paldies visiem mūsu centra runātājiem, pētniekiem. Neko mēs neesam nokavējuši. Jūsu jautājumi, jums ir tā iespēja uzdot jautājumus patiešo, jo 4 no runātājiem ir šeit. Inese, Laura, Kārlis, Ģirds ir šeit. Pāveli jūs varat satikt blakus telpā. Tur viņš dodās tagad uz ideju tirgu atbildēt uz jautājumiem gan par vērtēšanu, gan arī par šo te. Liena savukārt atrodas 205. telpā, kur ir tā saucamā mūsu viesistaba, un tur jūs varat uzdot jautājumus viņiem. Paldies, jūs esat lieliski!